6. novembrī stājās spēkā ministru kabineta noteikumi, kad par sadzīves atkritumu izvešanu maksa tiek aprēķināta par katra deklarētā cilvēku skaitu dzīvoklī, pat neskatoties uz to, ka cilvēks ilgu laiku atrodas ārzemēs. Tajā pašā laikā, ja dzīvoklī nav neviens deklarēts, tad par atkritumu izvešanu nav jāmaksā, pat tajā gadījumā, ja kāds tur dzīvo. Paradoxāla situācija, bet dotajā situācijā vadības organizācija ir bezspēcīga. Pirmkārt, tā nav mūsu uzņēmuma kompetence, tā iedzīvotāju deklarēšana. Ja. No otras puses, ja viņš nav deklarēts šajā dzīvoklī, tad viņam jābūt deklarētam kaut kur citur, un tur viņš arī maksā par šo atkritumu. Tādā gadījumā komunālās saimniecības vadītājs neizslēdz, ka dzīvojot daudz dzīvokļu mājā, daudzi iedzīvotājiem ir iespēja deklarēt savu dzīves vietu privātajā sektorā, un daudzi tā dara, un tādā gadījumā viņiem maksā kaimiņi. Preses konferences laikā bija aizskarts jautājums par daudz dzīvokļu māju iedzīvotāju pāreju uz taisno komunālo pakalpojumu rēķinu apmaksu. Kā paskaidro komunālās saimniecības vadītājs, janvārī notiks iedzīvotāju aptauja, kuriem vajadzēs pieņemt lēmumu, kā turpmāk apmaksāt rēķinus. Mūsu uzņēmums janvāra mēnesī kopā ar rēķinu, kuru mēs piestādīsim katram iedzīvotājiem, arī būs anketa par pārēju uz tiešiem norēķiniem, kura mēs vēlreiz norādīsim mūsu pakalpojumu sniedzēju tarifus, kuru viņi piedāvā par rēķinu izrakstīšanu, māja vēlas pāriet uz tiešiem norēķiniem, un tā anketa obligāti būs atzīmēt savu vai jā vai pret pārējā, un nodot vai, tas kastītes, kas ir katrā un kapņu telpā, var nodot mūsu, pārvaldē Liepājas 21 un var nodot, mūsu visus namu iecirkņos. Tiem vajadzēs izlemt, vai viņi ir gatavi papildus maksāt par aprēķinu sastādināšanu uzņēmuma Daugavpils ūdens no 1,5 līdz 3,28 eiro mēnesī, uzņēmumam Klien R 3,62 eiro un propāna gāzē, kurš līdz šim laikam nav izteicis savu maksu. Atzīmēja, ka iedzīvotāji izlems par to, lai pāriet uz taisno pakalpojumu apmaksu, tad viņam no sākuma vajadzēs pārņemt savas daudzdzīvokļu mājas vadību uz sevi. Un vēl viena laba ziņa. Tagad apmaksājot komunālos maksājumus komunālajā saimniecībā, kasē varēs ar bankas karti.